Tu pīsaskarīs korūgam, izjūt tautas spēku, tas dūts, lai toļokī un nāc to dzimtū sātu. Pavasara ziedonī 21. maijā Višķu pagasta estrādē notika Latgales mākslas festivāls Krāsas karogām. Svētkos kopējā mūzikas un mākslas pavadienā tika apliecinātas Latgales kultūras vērtības, radošais gars un spilgtā identitāte. Svētki iesākās ar svētbrīdi Višķu Romas katoļu baznīcā, dejotājiem rokās nesot sarkanbaltsarkanos karogus, tādā veidā radot īpašu un patriotisku noskaņu. Pēc baznīcas dalībnieki vienojās kopīgās svētku gājienā, līdz pasākuma krāšņākās norises vietai, ejot Naujinas mūzikas un mākslas skolas pušamo instrumentu orkestra pavadībā. Svētku lielkoncertā piedalījās vairāku Latgales novadu pašvaldību kori, folkloras kopas, vokālie ansambļi, kapelas, kā arī jauno mūziķu grupas un Latvijā pazīstami solisti, izpildot dziesmas un mūziku, kas nozīmīgos vēsturiskos pagriezienos iedvesmoja Latgales ļaudis pastāvēt par savu tēvu zemi. Redzot dzimtās puses skaistumu, roka paša stiepjas pēc otas, lai platiem vēzieniem iemūžinātu dievišķo. Tikpat vitāli to izjūta Latgales gleznotāji. Muzikālā skaņdarba sajūtas mākslā atklāja viena no spilgtākajām Latgales glezniecības pārstāvēm – novadniece Silva Linerte. Mākslinieces radītajās ainavās varam ieraudzīt Latvijas dabu. Kompozīcijas ir mierīgas, izsvērtas un rada mediatīvu noskaņu. Šodien izdevās apvienot mākslu ar mūziku? Protams, izdevās. Es domāju, ka šie svētki organizēti ir ļoti nopietni un ļoti veiksmīgi. Un visa šī svētku lieta tagad mums kaut kā izjūtama caur pagātni, caur to, kur ir sākums visam. Pirms 100 gadiem dibināta Latvija, pirms 100 gadiem bija kongress, pirms 100 gadiem dibināta Saules skola, kuru šogad atzīmēja šo skaisto jubileju. Un viss ir tā skatījumā visādā ziņā ļoti, ļoti skaisti. Noslēgums šim pasākumam bija vienkārši grandiozs. Vai jūs esat redzējis, ka tā apvieno deju, mūziku un gleznošanu? Jā, tas ir bijis jau vienos dziesmu svētkos Rīgā. Manuprāt, pat pēdējos dziesmu svētkos. Tā kā tas tā ir, bet to, ka saskatīja vai galu galā tās idejas jau rodās arī vairākiem cilvēkiem vienlaikus, gan pie mums, gan Rīgā. Iespējams, ietekmējās, grūti pateikt, bet visādā ziņā skaisti, kas tā notiek arī. Kā jums šodien gleznojās? Visādā ziņā es esmu tāda gleznotāja, ka es pat durvis aizslēdzu, kad es gleznoju pati. Man tas process tāds ļoti individuāls ir, un tāpēc es tā sabiedriski īsti labi nevaru iejusties gleznošanā, bet jāmēģina dažādi. Jauna pieredze? Jauna pieredze, jā. Pēc mākslinieces Silvas Linertes savas krāsas audeklā iegleznoja mākslas pedagogs un gleznotājs Anatolijs Zelčs un gleznotāju apvienības Viva dalībnieki. Jāatzīmē, ka mākslas festivāla muzikālais repertuārs tika sastādīts pateicoties cilvēku balsojumam, līdz ar ko koncertā varējām dzirdēt ne tikai klasisko koru repertuāru un tādas tautas dziesmas kā Skaidru volūda, Lobs bija puika mūsu Jezups, Kurgaismiņa zila ausa, Aizezara bolti bārzi, Auga rūžaņa un citas, bet arī dziesmas, ko izpildīja jaunās grupas un mūziķi. Ītmuna tauta, Viskaistokū meiteni, kā arī jau par savu veidu Latgales himnu tapusī dziesma Ceļīs broļi. Tā ir dziesma no jaunās izlases, kas ir muzikantu veltījums Latvijai 100-gadēm. Dziesmu, kurai piemīt varens latviešu un latgaliešu garaspēks, kopā ar koriem izpildīja mūziķi Renārs Kaupers, Jonis Aišpurs, Kristaps Rasims, Aigars Runčis, Arnis Bažaņins, Ingars Gusāns, Guntra Kuzmina, Guntis Rasims un Artūrs Uškāns. Love,
ir tāda, man liekas, varētu būt neoficiāla latgaļas himna, kas savu tū funkciju ir pildījusi jau kopšos sacerēšanas brēža, un tagad ir ieguvusi tādu jaunu modernoku skaņojumu un tādu pozitīvoku, jo te dzīsme bija svinīga un brīda, ar to dzīsmu brīda tas, kas tagad arī notika. Tī bija tāda minorīga noskaņa, tomēr tā kā latgaļa, bet tomēr tā kā uz leju. Un tad tie melodija, ka mēs jau baigi mažorīgi uztaisām un priecīgi, un ka beidzot mēs ir tikai sajūta, ka beidzot mēs ceļamies. Tā kā iepriekšējā versijā varbūt mudinām, mēs tūlīt celsimies. Mēs tūlīt celsimies, gatavojoties, bet itā versija ir tāda, ka mēs beidzot ceļamies. Tas ir kaut kas, protams, neaptverams, ka cilvēki dzīt kaut ko es esmu radījis. Un, nereāla sajūta kaut kāda forša. Forša, ļoti forša. Tāds poroda sajūta pret tiem visiem, kas tos dzīsmes dzīdo. Liela poroda tāda. Un pēc tam, protams, ar Joņu un ar Renāru un ar Ingaru. Tas mūsu kvartets. Laikam mēs kaut kādas labas emocijas sagodām jūsim. Tas ir superīgi. Kā jums patika, kā repertuārs vispār? Principā tā kā dziedu jau diezgan sen, laikam no 5 gadiem, un koros esmu vienmēr, un, protams, ļoti patika, ka arī tādas foršas jūtas tiešām. Tu sajūti to brīvību, to, laikam, patriotismu, to visu labāko, un tev tas tiešām patīk, ka tu dzirdi arī citus cilvēkus, ka jūsu sirdis pukst vienā ritmā, un tas ir reāli ļoti tā forši. Tev tas patīk, un, principā, es gribētu to tagad atkārtot. Tiešām. Sakiet, bet tas nebija tāds koriem kā izaicinājums ārpus klasiskā repertuāra dziedāt jauno mūziķu dziesmas? Es domāju, ka visiem patīk eksperimenti, tāpēc arī varētu izdarīt tā, ka, protams, to vajadzēja izdarīt. Un es domāju, ka, jā, protams, vajadzēja padziedāt vairāk, bet tas nebija tā, ka viens un tas pats, labi, te bija kaut kas jauns ar savu uguntiņu, kaut kas tāds mājīgs, latgalisks, to, ko tu reāli mīli. Tāpēc es domāju, ka varbūt kādam bija grūti, bet tas bija labs izaicinājums. Cilvēku mīlestība pret Latviju, latgali un tautas dziesmu ir neizmērojama. Tieši tas tika spilgti parādīts visu festivālu norišu garumā. Un kas gan ir Latvija bez saviem tautas deju ansambļiem un kolektīviem? Vairāki Latgales novadu deju kolektīvi svētkos apliecināja savu mīlestību pret latgali dejām, izjusti un skaisti. Pirms tiem lielais pārļis, vēl jau vairāk kūrim par to, ka šodien cītēvas vairāk bija kostums, bet mēs to izdarījām. Kur tev reiz mēs aplīstinām, ka latgalīši var. Latgalīši var. Bet vai izadēva, tu uzreiz okvaico izskatiet to. Neaizajemšu atbildēju par to runāt. Bija ņēncis, kurus ļoti patika, bija ņēncis, kuram varbūt bišku nepītika mēģinājumu laika. Saciešu gudēji. Bet to faktiski salikam visu kopā pēc galvenais sadevumīs rūkos. Jā. Un mākslu ar mūziku un deju arī izdevās savienot. Gribējos aplīcinot, ka tu var, baigos sapratu, ka uzreižok jā, es ļoti ceru, ka vispār ir režisori cilvēki, kuri taisa pasaukumus izmanto šitu elementu par to, ka mēs aplīcinām, ka var to savienot, eistenībā viss tas ir toleranti, eleganti, aizraujuši skatīt to, darīt to, jo vairāk, jo labāk.
Svētku izskaņā pateicās visiem, kas svētkus darīja īpaši skaistus, kā arī pateicības pasniedza diriģentiem Jevgenijam Ustinskovam, Edgaram Znutiņam, Anitai Zarānei, Ritai Andrejevai, Jānim Mežinskim, Daigai Koļesničenko, Arnoldam Grinbertam un Terēzijai Brokai. Latgales mākslas svētki notika Latgales kongresa 100. svinību ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Latvijas 100 un Daugavpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Pasākumu rīkoja Daugavpils novada dome sadarbībā ar Latvijas Republikas kultūras ministrijas, Latvijas valsts 100. biroju un Latgales novadu pašvaldībām. Kur kalni, kur